Labdien! Mani sauc Einārs, esmu no ēsmas veikala, kas atrodas Mukasalas ielā 73. Šodien es jums pastāstīšu par līdzekļu ķeršanu ar džerka mānekļiem. Kādas ir priekšrocības džerkošanai no parastās spinningošanas? Džerka māneklis veic straujas kustības un pauzes, tādējādi atgādinot zivs uzvedību. Un pat tad, kad līdzekļi nebarojas, viņi uzbruk lielajiem māneklim un aizbaidīt to no savas teritorijas. Pastāv uzskats, ka džerkošanas laiki ir pavasaris un rudens. Es tam negribētu piekrist, arī vasarā ļoti labi var izprovocēt līdzekļu uzbrukumam tieši ar džerka mānekļiem. Vasarā, kad līdzeklis ir zālēs, parasto spinningu, grūti pieejamās vietās ir riskanti spinningot, tāpēc, ka var pazaudēt māneklē džerkošanu, tādi uztraukumi lieki. Jo pateicoties auklai, pavadām un kātam, izvilkt šo mānekli no zālēm nav nekādas problēmas. Sāksim ar to, kāda rīka nepieciešama lielajiem džerka mānekļiem. Pirmais būtu kāds, kas ir speciāli džerkošanai domāts. Konkrēti šis būs no 20 līdz 100 gramiem. Kā mums izvēlēties kātu? Kātam vajadzētu būt nedaudz īsākam par attiecīgā cilvēka augumu. Tas būtu kā 10 cm īsākam. Tas būtu tāds klasiskais variants. Kaut gan džerkot var no kutera, kas stāv augstāk, tad varam izvēlēties arī garākus kātus. Attiecīgi būs tālāks un precīzāks iemetiens. Nākamais, kas būtu nepieciešams, būtu speciāli multiplikātoru spola, kas paredzētu džerkošanai. Džerkot nevarētu ar bezinerces spolēm viena iemesla dēļ, jo viņas neizturētu to slodzi, kāda būtu izvadot lielos džerka mānekļus. Kaut kā strādājot ar mazajiem džerka mānekļiem, kā baby buster un teeny buster, kuru svars ir no 10 līdz 25 gramiem, mēs varam izmantot parasto spinningu un bezinerces spolu. Šie mānekļi nekādu kaitējumu jūsu rīkiem nenodarīs. Kādai auklei jābūt džerkošanai lielajiem mānekļiem? Vismaz 0,4 diametrā. Tas nepieciešams viena iemesla pēc. Mānekli raustot, augtot, kas būtu mazāka diametra, viņi sprūst starp tinumu, un tas traucētu jums iemetienam. Tālāk pāriesim pie pavadām. Kāds pavads izmanto džerkošanai? Džerkošana izmanto fluorokarbonu, titāna un arī parastās metāla pavadas. Metāla pavads, protams, lētāks, bet kvalitātes ziņā viņas atpaliek. Kā paši redzat, viņas nav ideāli taisnas. Var džerkot ar mazajiem mānekļiem ar smalkākām titāna pavadām, bet tās nedarīs obligāti lielajiem mānekļiem, jo raustīšanas gaitā viņas var pārsist šo titānu. Tāpēc atsevišķām pavadām ir paredzēta spirālīte, kas savienojuma vietā, kas amortizē triecienu pret titānu. Džerka mānekļi ir dažādi, gan peldošie, gan griestošie. Tas ir tāpēc, lai varētu izmantot gan dziļākās, gan saklākās vietās. Vasaras džerki ļoti iecienīgi džerkotāju vidu viena iemesla dēļ. Viņi ļoti viegli vadāmi. Viņiem nav svarīgi uzsitiena stiprums, vai stiprāks vai vājāks, viņi spēlē perfekti. Citražotāji džerki ir bieži vien grūti izvadām, tā viena iemesla dēļ, ka ļoti precīzam sitienam jābūt, lai tas māneklis spēlētu precīzi. Tāpēc ar iesācējiem ar strēklo busteru džerkiem ir ļoti viegli strādāt. Bet arī pieredzējušiem džerkotājiem ilgi strādājot ar mānekļiem, kas ir grūti vadāmi, piekūst roku un spēle vairs nebūs tā, un tāpēc jebkurā gadījumā vieglāk strādāt ar šiem, kas neprasa tik izteikti precīzas sitienu kustības. Sākotnēji ieguldījumi džerkošanā nav tie mazākie, taču ilgtermiņā viņi atmaksājas. Vairāk iemeslu dēļ. Parasti spinningojot, jūs zaudēsiet daudz mānekļus, savukārt džerkojot, jūs gadu laikā nezaudēsiet nevienu. Arī loma ziņā daudz lielāks efekts būs no džerkošanas nekā no parastās spinningošanas. Turklāt džerkošana ir interesantāka par spinningošanu viena iemesla dēļ. Tieši jūs esat tas, kas nosaka mānekļa kustību, mānekļa pauzes, straujumu.
Un tieši jūsu darbības rezultātā tiek izproducēta līdzdaka. Īsumā par džerkošanu tas būtu viss, lai iegūtu vēl sīkāku informāciju un daudz plašāku izklāstu par džerkiem un džerkošanu. Mēs jūs gaidīsim visos ēsmas veikalos.